Teslas gabals kaut kāds. Abas vienu pusi pagriezos. Aiziet, mauzai. Tā, kas tur gatīgi jau palaidi? Beidzot varam sākt, mana sirds to jūt. Aiziet, runājiet. Runājiet. Nu, ko sēžu, kas nedāja, Aiziet, Daini, runā. Daini, davai tu šoreiz. Tas ir kaut kāds ļoti tāds nervīgs šokar. Parunā. Dainis no Barcelonas tikko atgriezās. Jā. Tagad mēs sazvanījāmies, es arī vēl par Rīgu staigāju. Redz, es arī Kā baigi aizdomīgi. Abi divi Barcelonā, tagad par Rīgu. Tā kur jūs īsti esat bijuši, draugi mīļie? Es tūmā. No Ikas Barcelonā. Tālumā. Kas vispār labs tur ir? Alus labs, krogi labi, mūzika laba. Ko viņi klausās vispār? Kas viņam tur ir tāds topčiks? Ja godīgi, Barcelonā topčiks ir elektronika un regetons. Pa lielu. Daniela mīļākie ritmi. Tas ir tas K-popiņš vēl. Jā, tas pēc tam, ne? Nedaudz ir, bet ne tik daudz kā regetons. Regetons, man liekas, tāpēc, ka visi aiziet uz tiem Dienvidamerikas ritmiem. Nu, tas ir tas, jā. Mūsu mīļākie ritmi tie. Mums, starp citu, kur bija Spotifyā vai kur bija? Spotifyā mums bija, jā. Arī kaut kāds no Bogotas šitās te. Ieraksta meklētājā grupa Jauda un izlec duets, tā kā apmēram Normunds un Sandra vai kaut kas samlīdzīgs. No Kolumbijas. Un viņiem šeit ir Mums dažreiz tāpēc kaut kādi meksikāņi piesakojas. YouTube'ā skaties, no kurām valstīm klipu skatījušies. Jūs neizvēlējāties īsti pareizi, teiksim, nosaukumu varbūt vajadzēja tā, lai vietnamieši tur ļoti daudz vai kaut kādi ķīnieši. Tur iedomājas piesako diezgan labs tāds bars, tipa, vajag tikai, kaut kā nosaukumā iekļaut kaut kādu. Viņi tagad jau mēģina piesakot visiem, lai pārņemtu to fanu pulku. Noķēra Elkoru placu, noķēra Hopolā. Jā, visi sādas Inokentiju noķēra profilu arī, tie tur atgūt. Jā, pārķer uz muļķīti, atsūta linku, tu tur kaut ko nevarēzi nospied, un viņam uzreiz ir 1700 sakotāji, teiksim, tā kā Hopolā. Kaut kāds, un tur uzreiz nomainās profila bilda, un vietnamietis tāds smaidīgs ar alu. Jaunākā rīsa reklāma. Pēc tam tu atbūsi savu profilu, un tev sekotāji paliek. Tu jau fake profilu. Īstenībā fake profilu nekad tev nepaliks. Tu vari tāpēc ir tur tos profilu pātrinātājs, bet tas nekad nenotiks. Citu Ķīnā, piemēram, ir uzņēmumi, kuri piedāvā influenceriem ofisus, un viņiem tipa tā, ka tur tā kā Open Office Space tāds ir telpa tāda, un tev ir tu vari vienkārši ienākt iekšā, tev iedos gaismu, tev iedos kameru, tev iedos kaut ko tur vēl kaut kāds mēbeles minimāls, lai vēl ir fonu salikt savu kā gribi. Un es nezinu, cik tas maksā, bet īstenībā tur ir tā, ka tur rādīja, tur reāli tā kā fabrikā, tā kā fasēšanas galdi, tikai pie katra galda sēž un kāds kaut ko tur savu tur influencē kaut ko. Un tā kā... Mums varbūt vajag padomāt kaut kādu. Atklāt kaut kādus speciāli teltis izīrēt tiktokeriem vai kaut ko pasākuma meža vidū. Bet jāskatās, kā tā gaisma, citu gaismu jāvalk paligi priekšā. Porno industrijā arī aptuveni tāpatās darījās. Zinu, ka novelka paladziņas ar bistabiņām un miešu. Tā ka, tas jau viss tas pats nāk atpakaļ. Kolēģiem, jā? Tieši tā. Jūs varat lūdzu klusāk. Kolēģi, mēs šeit mēģinām strādāt, varat lūdzu klusāk. Viņi jau tur uzskaņo, bet ir daudz. Bet zin kā, tu jau palaid savu mūziciņu fonā, viss jau tur dubultojās vienalga. Tā kā studijā strādā. Principā full production tas. Bet tas jau tas pats arī, zini, šitie OnlyFans. Tas jau tieši arī tas pats. Tas, kas TikToks vai vēl nes, kas OnlyFans arī jau ir. Tikai šaurāka specializācija. Bet kādreiz, taču, man liekas, es bija pie Rīgā, pie La Rokas bija tās viens office, kurā arī gāja. Meitenes darba meklēja. Jā, video chats bija, jā. Un tur uzdevums bija... Man šķiet, ka tur bija viens. Es nevaru apstiprināt, nevaru Komentāri nebūs no manas puses. Bet, mājaslapā esmu taisījis. Nevaru apstiprināt, nevaru jā, tad mēs neko vairāk nejautāsim par to. Kā tur šitam Artusam kaimiņam bija tikko kaut kāda intervija ar
LTV kaut kādu. To te Volmāru. Viņš teica, es nevaru neko kritizēt Latvijas televīziju. Kas viņam notikās? Es nezinu. Tur gan jau kaut kad ir šitie noteikumi savi. Tas jau par to iekšēji. Pajokoja kaut kā no tādu. Par krievu valodu tur sākās. Par saturu un tagad Latvijas televīzija tur ievies, kas tur par to likumu, ka viņi nevar vairs tur izpausties pārāk par to visu. Šitā, iekšējā cenzūra. Jā, iekšēji parakstās, ka viņi vairs nevar kritizēt to, ko viņi paši dara. Bet, ja tu atceries, mēs arī līdzīgas līgumus. Mums ir daudz parakstīts tevis kaut kas. Mēs nedrīkstam. Okay. Non-disclosure agreement. NDA. Nu, labi. Tā tur ir. Nedisclosurosim. Jā, tad nerunāsim. Jā, beidzās saruna vienkārši. Ir tā, visi. 2 minūšu klusums. Visu uz Indiju sasienāt. Jā, podkāstā mēs parunājam. Mums ir glāze. Monkey Pride. Jā, bet šitā ir izlozēja. Mums šogad būs, šitā ir aprocīta Vandāna izlozēja. Vandāna? Jā. Mēs vienkārši esam... Pie tam vēl šī gada jau, 21. jūlijas. Respektīvi, mums ir viesos cilvēks, kurš organizē dzimšanas dienas, sanāk tev. Jā, tīri dzimšanas dienas izklaides, akordeons, tur trompetists, viņš spēlē, skatuvīta neliela gaisa. Bet kā sākās kā dzimšanas diena, ja? Sākās, jā. Sākās aizbraukt no Rīgas, kā sakot. Izbasīja Rīgā, ja? Nē, zinu, kā pirmais praids notikās Rīgā, un mēs domājam, mēs vairāk nevaram aiziet normālu uz krogu, jo tas tā aizslēja mūsu kroga skatu. Un tad mēs izdomājam, kurā gadā bija pirmais? Es neatceros. Atkal tie kaut gadi kāds 2000. 006. Pat pirms vēl lielās dišķibeles, jā? Vai pat 4. Vai pat 4. 7. klasē sāku iet vēl. Pat 4, jā. 2004 varētu būt, ne? Kad Danielam sāka augt ūsas tajā laikā. Aptuveni. Rīga vairs nebija tik interesanta un gribējās dabas krūts atsūkt, zin kā, pie dabas pupiem vieglāk to patusēt. Un bet Rīgā nav tas, kad arī tas feels nav tāds, tās urbānās vides visas. Protams, betons nevienam nepatīk. Jā, es tikai teiktu, ka tas industriālais tas feels iet līdzi, jo jums jau tur brīvā dabā viss ir tas jau lauku idilē. Aizējas stūra pačurāt. Laukos, zemītē iesūcas, izdeg zālīti, bet Rīgā jātaug. Rīgā, kas pēc tam uz tā bruģīšana izkalst un smirna. Tur pat īsti kā tev likās, kāpēc Vanš Tils tagad brūk kopā, Jā, tas tur jau tā lieta, ka pat arī pēc pagājušā gada ballī tas bija tas tāds, nereāli melns aplis, viss izdejots, viss tur izmīdīts. Takas var redzēt, zin kā, kāds mēnesis lietus, aizbrauc. 2 nedēļas. Divām nedēļām viss tur sazaļoja. Baigi skaisti izaugusi zāle, reāli. Viņa pat retnāk augtā zāle. Apnīcīga, zin kā, vecā iemīcīga sapūst. Tur viss mēslojums aizgājis. Jā, tas bio lauksaimniecība, mēs kaut kas, tas blakus, kurš audzē radīsies, viņš priecājas. Skatās jau, viens jau panks iet panku vagu. Šī vagas galā sakrāvis jau pilnus. Tīri notestē arī cilvēks uzreiz, vai... Sveiks, kaimiņš, šitie laksti būs lielāki nekā pārējie. Pagaidām, kad tas 2 nedēļas neaiztiec. Zin kā, mēs jau arī izmēģinājām uz kāpostu galvām. Ja tu uzsēties ar pliku pakaļ uz kāpostu galvas, tad viņa liekas, ka aug ātrāk. Arī tas dzēsējošais efekts ir ļoti patīkams. Dabas pieskāriens. Bija tur tāds viens profesors, kurš tur uz mācījās. Uz gurķiem sēdē. Rīgas tirgu kāds nopircis, kā saka, kāpost galviņu atēsties, teiksim, uz zupaita. Jā, 2 iedobes. Par 2 iedobēm runājot, mums vienreiz bija tāds prikols, bet es nezinu, kurā sastāvā mēs spēlējām. Mēs spēlējām kultūras namā kaut kurā, kas tā varēja būt, tur, kur kūdiniekam bija viens pasākums. Un es tās sekojuši. Tas bija pie Leiša robežas. Jā, nereta. Nē, Aknīstē varētu būt. Eģipte ir pie Leiša robežas. Paliksim pie tā, ka mēs Eģiptē spēlējam.
Un tur bija tāda liela torte, un tajā laikā, atceros, bija modē parādījuši, ka tām tortēm varēja printēt virsū fotogrāfijas tām, tā kā marcipāns vai glazūru kaut kādu, kurēja printēt. Prikals tāds, ka mēs tagad nospēlējam pasākumu, un tā kultūras vadītāja, puiši, nāciet paēst pie galda, te vēl salātiņi, vēl torte palikusi, varbūt torte gribat. Un, gājis, ka mēs ejam pie tās tortes, un skats ir sekojoši tā torte, tur laikam firmas logo bija virsū, tā kā, ja? Un tajā tortes daļā, kas ir palikusi, jo tā torte bija kaut kāds, man liekas, 1,20 m uz kodiem 80, nu, ritīgi liela torte, zin kā, jo cilvēki arī bija, kad ir 200 darbinieki bija ar otrajām pusītēm, tā. Un tieši tādā pēcpusē no džinsu kabatā iesēdus tāds palcis, un tā torte apkārtam iesēdam visu apēsta. Un palcis tikai netraucē. Jā, bet kas man palika tas kā tā džinsu kabatām, tā sakņopē, viss tas tā iespēdus tāds palcis tāds izsēdus. Kas par džinsiem bija tur? Nezinu, iespēdās. Man vairāk interesē, kāda bilde bija, tā kā varbūt tur purvs uzprintēts, nu tā kā par kūdras purvs vai kas tur. Un Džeksai pudrus sūdzēja par purvu oči. Nu kaut kas. Mums pagājuši sūdz par iespēdumu, kas par bildi bija. Kāpēc viņš apsēdās? Mums pagājuši gadu arī bija torta. Jā, bija. Arī printēta. Neviens neiesēdās. Kaut kur izsmērēja. Jā, nebija liela. Es nezinu, es neredzēju. Es redzēju, ka tie lido. Man nevarēja redzēt. Karoči, kopš 2006. gada tur Rīgo sanāk Monkey Pride, kur spēlē un tusē visi un meža vidū. Tur ar pārmaiņām bija tas tāds, tā, kad tu parādījies, tad bija kārtīga tāda. Vai ne? Kārtīgs tusiņš tad un atkal. Bet, jā, un tad mēs vienā brīdī izlēmām, ka katru gadu jāsāk spēlēt kādam. Pirmajā gadā... Kā es tā izlēmāt kaut vajag? Kas te tā nomotivē to? Tāpēc, ka... Nav tad daudz cilvēku, kas reāli... Es pat neviens rīkos. Zini kā, man jau liekas, ka tas vairāk bija tāds, ka vajag savējam tādu kārtīgu ballīti, kur var iztrakoties. Tas bija tas mudinājums. Pats dzīvoja Barcelonā, atbrauc uz vasaru, un tad, lai visus satiktu, tad ir jāpārskrien pus Latvija. Un tad ne visi vēl tiks satikti vai vienā vietā saskriesies. Kā to labāk izdarīt? Uztaisi normālu tusiņu. Aha. Lai normālu tusiņu uztaisītu, tad tu sāc pieaicināt muzikantus. Tad tu sāc taisīt ballīti. Tā kā ir normāla ballīti, tu sāc saprast, ka varbūt nākošais gads arī kāds vēl grib ierasties. Un tad tas tā aiziet. Izplašās. Netīšām. Bet man liekas, ka tieši tas, kas tā dabiski iesākas, tam arī ir tā ilgspēja vai tā dzīvotspēja lielāka. Jo, zin kā, ja tev ir kāds iedevis vienkārši tā kā uzdevumu, klausies, mums katru gadu jātais ir festiņš, reku tev tur budžets vai sameklē to, vai izdari šito, vai tur piesaist sponsors, vai tur, nezinu, ēdinātājs, vai guldināts, vai ko, ja. Tas, man liekas, tu pieeji tam kā darbam īsti, un tas vairs nav tā atdeve, tas fīls arī uzreiz savādāks ir. Bet tas arī ietekmē to pasākumu kvalitāti, tiksim, tā, ka tu aizies uz saražotu pasākumu, tad tu jau to jūti. Viens stāv, kas pārbauda visu, otrs stāv, kas dara tikai to, trešais stāv, kas dara tikai to. Menedžments. Ceturtais neko nedara. Stāv vienkārši. Aizies visās pakāpienos, un tad tu beigās tu pats neizbaudi. Tas gan. Lielākā daļa, kas ierodās, viņi arī jau, ka šitas jau bija par trauku, tas bija par trauku. Kāpēc nevar ienest savu lietu sargu? Kāpēc tas un kāpēc tā? Labi. Tiklīdz iedziļināsies visās smalkajās detaļās, nevajag. Vajag ļaut cilvēkiem tomēr brīvību, jo viņi grib brīvību. Ja tu visu tikai kontrolēsi, tas tā nav brīvība. Sanāk pie teisa lietu sargu var ienākt, ja? Jā. Es ceru, ka tu nevienam viņu nebakstīsi ribās, bet tu vari ienākt ar lietas sargu. Kas tev ir skaļākās blitzes, kas ir spēlējuši, teiksim, es domāju, lielākie vārdi ir tos, kas ir spēlējuši tur? Patreiz vai vispār, uz šo brīdi? Pa visu, ja tāds patreiz un uz šo brīdi. Un vispār? Vispār, labi, šogad būs diezgan interesantas, jo es cenšos piesaistīt blitzes, kas atbrauks tādas, kas būs pirmo reizi Latvijā lielākoties. Ārzemnieki, ja? Jā. Vismaz es cenšos dabūt 30+%, lai būtu ārzemnieki. Tāpēc, ka ārzemniekiem interesē Latvija un Latvija interesē ārzemnieki.
Jo vairāk ārzemnieku, jo Latvija paliek populārāka. Bet, labi, ja pēc tieši blicēm, tad, labi, Excrementory Grindfuckers spēlēja 15 gadus atpakaļ, bet, es viņus satiku pēc tam, es viņiem uzprasīju, un sanāca tā, ka viņi tiek, un viņi atkal tika manā dzimšanas dienā, mēs bijām redzējušies manā dzimšanas dienā Spānijā, labā tusiņā, un mēs bijām redzējušies vēl pāris valstīs, bet viņi atbrauc un viņi nodeva garu. Labi, Brutal Sphincters ļoti labi nospēlēja, bet atkal, katram savs stils, bet ar stiliem jādalās. Nav jau tikai šlāgeris, poproks un alternatīvais metāls un alternatīvais vispār kā tāds. Šogad, man liekas, vispār būs diezgan raiba, tur tā ir gan tāds gan smagucīts, gan grains, gan elektronika, gan tā, ka tur tāds jau jauksies. Iepriekš tā kā vairāk uz metālu gāja. Iepriekš jau tāpat tās mekslītis bija. Gan panciņš, gan tā. Sakam, kas vietējos festivālos notiekās, tādos lielākos, mazākos. Tur arī mikslītis ir, bet tas mikslītis ir tāds, kas skumji paliek. Bet mikslītis tagad viņi sāk saprast vienu lietu, ka jāicina alternatīvā metāla piekritēji. Piemēram, Kilkim Žaibu šogad uzaicināja Gutalaks. Gutalaks nav pagānu metāla spēlētāji. Tad jāizvēlas. Vai jūs spēlējat tikai tur desu un pagānu un tradicionālo vai vēl neskādu metālu, vai jūs spēlējat visu? Vienalga. Mūsu gadījumā mēs spēlējam no A līdz Z. Tā, lai viss iekļautos. Mums nav tādas vienas izvēles, ko mēs piekopjam. Tā arī var piesaistīt tos te klausīt. Pagā. Bet tu vari biļetes nopirkt, jā? Arī no malas. Nav tā, ka savējot uzstautuši. Nē, tas šobrīd jau... vai ne biļetes vai kā? Teiksim tā, ka šobrīd ir tā, ka tās savējās vietas ir tiem early bērdiem, tā kā, kur tu vari dabūt to aproci, teiksim, tās pirmās nopirkt pa to pirmo cenu. Teiksim, tur bija tāds zaļas, laikam, jā? Nē, tas bija rozā, jā, tādas rozā ar miroņu galviņām tās pirmās. Tādas mīļas, tādas, jā, zaļās bija pareiz tā kā darbinieki, jā, man tā, jā. Bet būs arī pēc tam pārdošanā būs links arī uz mājas lapā, kur tu varēsi tā kā noklikot un arī nopirkt vienkārši. Jums ir sava mājas lapa tieši priekš festiņa tā kā? Jā, monkeypride.com. Un vienmēr notiek vienā un tajā pašā vietā. Tā vajag 3 reizes minēt. Mājās katru dienu atnāk pēc darba serverīti palaiž. Nē, serverītis nomāja no apklauda. Tā, kad... Bet vienā vietā, jā, visu laiku notiek. Vai mainās lokāli? Pašlaik... Cita meža uz citu mežu. Nē, pašreiz ir ideja, ka visu laiku notiksies vienā vietā. Tas ir pāri Daugavai. Tepat Līvānos, bet pāri Daugavai. Pārpildi pāri? Principā, pārpildi pāri? Skaņu. Ej uz skaņu. Nevienam neteiksim peldēt, tāpēc, ka tas ir bīstami. Daugavā ir straumes un vēl citas lietas. Krokodīli, begamoti citreiz izlien krastā, bet, bet pēc būtības, jā, tas ir, kā saka, mūsu lauku mājas, vienkārši esam uzstipinājuši kā tādā foršā vietā, kur gan pašiem atpūsties, gan arī atbraukt cilvēkiem, tā, kad es domāju, ka tur ir potenciāls, tīri tādām nelielam festam, vienkārši tie, kas grib tiešām atbraukt uz kaut ko daudz maz ekskluzīvu, teiksim, salīdzinoši, ja, tad šogad tālākie mākslinieki būs no Amerikas, ja, kas piedalās turē braucot tā, kad... Tu lieciet viņiem pārpildēt Daugavu sākumu. Tie varētu, jā. Tie nepārpildēs. Tad, kad nospēlēs, tad varat pildēt atpakaļ. Jā, viņi pēc tam brauc uz startu. Tā kā reiz pār Daugavu. Ar prāmi var īstenībā pārbraukt, ar ekskluzīva lieta. Jā, īstenībā, jā. Bet cik teiksim, tad plus mīnus tie apmeklētāji tur satilpinās iekšā tajā visā pagalmā, kas jums tur ir? Vai neesat skaitījuši tā baigi? Pagājuši gadu oficiāli var satilpināties pie 800. Tas jau ļoti pieklājīgi. Tas jau ļoti pieklājīgi. Tā jau var roka lietu taisīt. Pagājuši gadu bija aptuveni 500. Es neskaitu tur
sevi un vēl citus tādus, kas palīdz mums. 497. Teiksim tā, jā. 497 Es teicu, es neskaitu tā. Vajadzēja piepulsot. Un 3 vietējie, kas atbrida pa kartupeļiem no rīta. Jo esot grūti gulēt. Skaļi esot, tā kā. Cik jums tālu sanāk, tad kaimiņi tuvākie? Kā ap kilometru kaut kādu varētu būt aptuveni. Bet vajag pats brist šitādu gabalu. Jā, līdz lauka cilvēkam no rīta par asu kājas nomazgāt. Zin kā, ja grūti gulēt. Nē, vistuvākais kaimiņš ir Osvalds. Bet ar Osvaldu mēs vienmēr sarunājam. Sava vienošanās, kā saka, miega zāles bišķīt. Osvalds 2 dienas guļ. Es domāju, ka šogad Osvalds 3 dienas gulēs. Nē. Viņš saka, viņš guļ otrā mājas pusē, tā ka viņš nedzird tik labi. Nu jā, viņam 2 tukšas istabas priekšā, viņam nedzird. Gaisa kamera, kā saka, lai slēpētu vibrāciju. Pagaidiet, jums skaņa sanāk uz kuru? Uz viņa pusi pagriezta skatuves daļa? Nē, skatuves daļa ir pagriezta pret māju. Tāda sanāk, ka pret... Uz ziemeļrietumiem. Uz ziemeļrietumiem. Nē, zin kā, uz Sudrabkalnu. Jā, varēzāk teikt. Tas reiz skaidrāk palika. Uz dienvidiem. Jā, mēs ar nodomu. Mums ir priekšā māja. Tas atsitiens ir tā, ka višķīt vēl 45 grādos šaujam tā kā debesīs, lai var klausīties. Kosmosā nedaudz paklausās, un pēc tam viņš krīt, tipa, uz Sudrabkalna tur, krīt kaut kur, tas Dignājas Pilskalnā tieši, ja tu stāvi pa vidu, tad tev nokrīt mūzika virsū. Jā. Zin, ka, Dignāja jau purvainas zemes apkārt, Purvs jau apslāpēja. Mēs spēlējām Naukšanos, vai kur tas bija, un tur bija estrāde, tā kā, zini, kupols tāds kā pusapaļš, tāds pilnīgi tāds kā sfēra, tāda tipa. Atvērtais gliemežs. Jā, un zini kā, tu stāvi pie Miķa, un tev tādu sevi, ka aiz muguras tev runā visu laiku kaut kas, bet reāli tev, kad meti 3 līdz tevīm, tu cilvēki stāv, kaut ko tusējās. Liekas, ka tev sātans visu laiku čukst kaut ko. Tev reāli gribās atskatīties ik pa laikam, tur tipa, zini kā, un tu dzirdi kaut ko tu stāsta, man saplīsa zeķubiks, kas saplīsa? Kāpēc tu esi skaties? Jā, te Mazpasānos. Masalacā. Varētu būt. Visiem, man liekas, ka šitās. Jā. Tur tas bija Naukšanos, mēs toreiz spēlējām. Tas bija, Naukšanos, jā. Pie Lainas kājās. Pie Lainas, tur nebija tik izteikti. Tur bija... Bet viņi arī bija šitas. Jā, tur ir pusapils arī. Bet viņa bija baigi augstu. Naukšanos bija tā, ka... Viņa zemās. Jā, tur, nezinu, tur viens pakāpiens un tev viss. Un tur bija pusotras metras. Tur bija riktīgi augsti, jā. Jā, pusotru. Tur bija tā nenolēks. Interesanti tādā ziņā. Un kāds, ka zin kā, tev beidzās ja neuzkāpsi tik ātri uz skatuves arī, ja tā kā, zin kā, palīgāk. To beidzās estrāde un sākās tā kolonijas teritorija. Tā nepilnīgi. Tur, jā. 10 viņiem prom, jā, ka tur bija tipa, kad policija dežūrē, zin kā, viens, kas ir pasākumā, bet tev visu laiku kameras un policija, kas, tā kā no tā... Tās. Bet 10. tā kā noteikums. Projām, iet projām. Tikai jāuzrauj obligāti dziesma, jo čaļi iet projām. Jāiet gulās. Savādāk nesapratīs, zin kā. Jāiet bībele lasīt. Jā, protams. Vai kaut kāds jātur pants. Kājas jānomazgā un tā, Un tad tāds bija tā, karoči, jā, Vandānus pieskandina. Bet, Vandānu, jā, mums, kā teiksim... Vieta Vandānu saucās, jā? Tas ir māja nosaukums, vai tas ir tā kā... Nē, tas ir māja nosaukums. Vandāna ir tā vieta, kur ir ar pārceltuvi, ka pārbrauc. Jā. Uzreiz megapolis sākas. Pietura, tā ir pietura. Es pat nezinu, kā saka. Tur autobusu pietura, jā. Pietura ir Vandāna. Nē, tur viņiem ir tāds uzkalns, pat ar lielu tādu kā Hollywoodu. Tā, ka tu nesaki tā, ieguldīs laiks, līdzekļi. Finieris? Jā, finieris noteikti. Izgaismojums. Tā, kad zini kā, vietējiem tu tur aizēji pasaki, ka viņš kaut kas nav bijis. Tas ir jāredz. Ar hidraulisko šlangu, es domāju, atrausies 100% par tādiem vārdiem. No MTZ. Jā, ka tu tur kaut ko zini kā ne tā. Hidrauliskais šlanks. Labs grupas nosaukums. Atkal tu iedomājies, bet saules tam jābūt melniem.
Cipā atrabotkā, jā. Neizšpļauj, ko iedzēri. Klasu nedrīkst špļaut. Viss kārtībā. Caur galvu uz augšu. Būs, ka caur degunu. Taisi roka lieta. Kāzās. Silts laiks bija vasarā, tip arī vedēja tās, jā, šamparīt no mašīnas paņem, protams, ka no salona. Apgāz šās pudles, kā brauca, tur, kamēr fočējās, tās pudles saskalojās arī, kā taisīja vaļā. Turi. Džeks izdomā beigās pie mutes pielikt par degunu vienkārši. Tad ir fontāna. Izskaloja Beigās palika pudlē šitī daudz. Kurš dzers? Dzer pats. Viņš tos sinusus tīrīja vienkārši. Vismaz izēd visu. Jausis pie reizes izmazgā kortīvs. Turbulence tāda nelāgā. Tas ir tie video tādi, kur internetā, kur skalo ausis, līdzīgi ieliki, hop, izrauj cauri. Opā, dzirdu. Nevajag ar dvielu pēc tam. Tie indiāņi, kas ar to ausu sēru, dedzina vēl. Viņi sveces taisa pēc tam. Jā, karsti paliek. Tā ir silti mums, jā. Jā, mums ir. Akņi silti. Nevar saprast, kāpēc, bet paliek. Bet, jā, pilnīgi. Ja tāpat pa lielam tagad tā mājaslapa mums tur tāds saraksts ir krietnes un var iepazīties, valstis ir kopā, man liekas. Kas mums šodien ir? Klausies, bet te jau jums ir valstis daudz, jūs sitat pāri kaut kādus pozitīvus un šitos visus pēc mākslinieku lokācijas. Šinī galā, es domāju. Viņa jau uz vietējiem. Man liek, neir, bet mās. Jums citi zēri nebūs, vai varbūt divstūris, kā parasti visos festivālos? Īstenībā, es tā runāju, bet... Nu kā, ne jau ar Bermudu dīrstūri. Mums bija ļoti labs mūža mežs. Mums bija mūža mežs, teiksim tāds. Mums bija operdziedātāji arī, teiksim tā, kad Ella bija, jā. Ella vispār klāstīja. Kas bija tas mākslinieks, kad... Tajā gadā, kad mēs startoriski spēlējām, kas gada cik 2 gadi? Pirms mums, bet laikam, kad mēs atbraucām, spēlējā rakstisko ģitāru. Ritardo, ne? Kas tev, Zaķis? Zaķis, Zaķis jau tagad ir pirmais spēlētājs. Jā, tāds... Kā saka, jau ir pierakstīti, viņam, teiksim, jau tur tā kā 3 zvaigžņu ordeņus tur dala tā līdzīgi. Šeit ir, tā kā tur jau par piedalīšanos. Zaķim ir 3. gads, PND All Day Long ir 4. Kas mums vēl ir tāds? Šņikiem ir 2 gadi. Šitais Inokentīs. Inokentīs būs 2 gadi, Jūdas Graši būs 2 gadi. Jūdas Graši, tas ir... Skolas himna. Spēcīga blice. Jā. Kā teikt. Labas lirikas. Īstenībā, tāds no sirds. No rajona. Visiem ir skaidrs. Jā, tur nav. Rezonē. Bet īstenībā mēs šogad dabūjām tādas interesantas grupas kā Vojcaks Vojska. Jā, tā kā parunājām. Atdzīvinājām, iepūtām dzīvību atpakaļ. Tādu kā Besti Kenterona no Jelgavas klasiska Death Grind, progressive metal grupa. Vajag tikai parunāt ar cilvēkiem. Visi grib spēlēt. Vajag, jā. Tur es pilnīgi piekrītu, ka vienkārši vajag runāt ar cilvēkiem. Tur jauna. Mēs runājam. Mēs runājam ar cilvēkiem. Bet, zin kā, mums... Kas tas bija? Mūzikas avots, ka mēs filmējām, vai kur tas bija, kas stāstīja par to, ka Raums to teica, vai kas to teica? Jā. Kad viņš tā kā no hip-hop mūzikas nācis sākotnēji un teica aizgājis tā kā poproks, kas viņš skaitās īsti pat nezinu. Bet viņš izteica tādu feature, kad hip-hopā tomēr tas tusiņš, visi tie producenti, beatmakeri, visi tādi, ka ir ļoti kā draudzīgi saliedēta tāda kā, kā kolektīvs kā tāds. Bet tā kā sākās rock mūzika, kaut kas šitāds, tas ir šausmīgā konkurence no sevis. Metālā vēl ir. Metālā vēl slēgams savādāk tomēr. Nejūtās tā, ne? Manā gadījumā nekas tāds nejūtās, tāpēc, ka es ar visiem runāju cilvēcīgi. Jā, īstenībā šogad mums tādā Monkey Pride'ā piedalīsies aptuveni 32 grupas. Tad 3 dienas dienā... Nē, mums ir tā, ka 2 dienas mēs taisīsim tā, ka nestandartā, lai
visi saka, festivāls vai pasākums jātaisa pēc 5-6 piekdienā. Jā. Nē, ja visi var braukt uz festivāliem un nedēļām sēdēt citā valstī un aiziet tur 3 dienas notusēt, tad to pašu arī var Latvijā izdarīt. Un ja to var Latvijā izdarīt, tad kāpēc to nedarīt? Tas, ka visi ir pieturējušies pie viena plāna, ka neviens jau nenāks, tad vajag to mainīt. Tad nevajag tikai uzticēties, ka tikai vietēji atnāks vai tikai tavi draugi atnāks. Tad vajag popularizēt festivālu visās citās malās. Tā, lai atbrauktu arī Norvēģi, lai Zviedri atbrauktu, lai Poļi atbrauktu, lai Vācieši atbrauktu, lai Spāņi atbrauktu. Un mani draugi brauks, un mani paziņas brauks. Un viņi teica, tas ir mazais apsīnak strīm, kas ir perfekti un ļoti labi. Tātad to vajag darīt vairāk, bet tie, kas... Tad kurā dienā tev ir? Tātad man sāksies 4. Sāksies tā, ka ierašanās no 4. vakara. Tu vari atbraukt, uzlikt savu telti, teiksim, iekārtoties. Telšu pilsētiņa ir par brīvu, iekārtojies. Osvalds vēl var gulēt pagaidām, jā? Nē, kā klusums, mēs uztaisīsim mazu disko, varbūt kāda grupiņa nospēlēs. Tāpat. Jā. Osvalds jau vienmēr var atnākt. Viņš nāk? Viņš tāpat nāk, jā. Bet arī varbūt būs kāda pārsteigama grupiņa. Tā, ka mēs vēl par to... Nevietējā, jā? Pārsteigums nav taču teica. Es vienkārši klausos starptautisko mērogu. Tas ir pārsteigums. Mēs varam teikt, ka appusēji gan nevietējā, gan vietējā, jo tas ir blakus projekts citai grupai. Tomēr muzika jau būs. Blaknīte. Blaknītes mēs neaicinām pa lielam. Mēs nekad neaicināsim tas, kas ir... super populārs Latvijā, jo mēs... Neaiciniet, tāpēc, ka viņi ir visur citur jau. Tieši tā. Festivālā, kurā nespēlē, nezinu, tur Sadenlaids, citi zēni vai mūzika vai Bermudu divstūris. Nav tā. Rekur festivāls. Jā, vienīgais pagaidām. Tur tā lieta, jo mēs negribam, atvainojos, Bermudu stūris spēlē 13 festivālos Latvijā. Kāpēc? Pilsētas neskaitam. Tas ir vēl plus cik. Jā, bet šodien ir tā brīnišķīgā iespēja, kad pirmo reizi pie mums... Mēs podkāstā. Pagaid, no sākuma es pateikšu vismaz... Nē, es pateikšu, ko var dabūt. Nē, pagaid, es pateikšu, kas tur ir iekļauts. Pasaka, kas tur ir iekļauts, jā. Tad mums patreiz ir 32 plus pārsteigumi nedaudz. Labi. Tālāk. Sākot ar somiem, tad ir franču latvieši. Tad ir, protams, franču latvieši. Jā. Tas ir interesanti, jā. Viņi spēlē... Franči kopā ar latviešiem? Tas ir viens cilvēku projekts, bet... Dubultpilsonība. Tas franču latvietis. Labi. Bet tu jau paklausies, tev tāds tev tādu vinelu gribētu, vai ne? Jā, Latvijas, tiešām. Ļoti interesants, vai ne? Jā. Un tad mums ir tādi, protams, Oldē Longi ilgadīgie. Tad mums ir, protams, Batre, Kaliko, Klitgors no Rumānijas. Tie džeki spēlē visādās grupās, sākot ar Analepsiju un Nekrovilu un tā tālāk. Viņi ir radījuši Desmetālu un Goru Grainkora vēsturi. Izklausījās, tā kā pēc daktera kaut kā, tā kā pasaka, tu tos visus nosaukumus, un tu klausies. Komplikācijas. Mirkšķinācis un nevar izsaprast. Sieviete ir forša basiste. Ela. Kokroč. Spāņi, no Mursijas, arī diezgan interesanti cilvēki. Dehidrēta Gold vietējie interesanti cilvēki. Vietējie, jā? Jā, Depstūras. Iesakam. Jā, Frailty, ļoti laba grupa. Tiem, kam patīk dūmmetāls. Dūmeņi, jā. Smuki latvieši, viņiem uzstāšanās. Vispār latvieši nav nesmuki pēc būtības, es domāju. Mazākais cilvēks Latvijā, Mārtiņš. Tad ir tāds garu pagrabs visiem vietējiem arī veltīts. Tad mums tāds G-Shower G. Garu pagrabs ir pirmais, ko es esmu vispār dzirdējis.
No tā viss, ko tu sauci. Jā. G minus shower plus G. Viens iemesls tipa neiet. Esmu dzirdējis. Bet viņam jauns albums. Es zinu, jā. Garu pagrabs dziesma saucas Pagrabā ar gariem vai Garu pagrabā. Kaut kas tāds. Bet nezinu nosaukt. Tad ir atkal iemesls aiziet. Nē, YouTube es skatījos nesen. Viņiem tikai jaunais klips iznāca. Visi dejo tur tādā gaismas spīd. Klips. Labs klips īstenībā. Tur priekš Latvijas. Normāls, jā. Tad mums ir tāda G shower plus G. Diezgan interesants industriāls projekts. No kurienes? No kuras valsts? No Rīgas. No Latvijas. No Rīgas valsts pilsētas. Valsts pilsētas, jā. Ja godīgi skaties, mums tāpat kā Krievijā, Maskava ir cita valsts, Sanktpēterburga ir cita valsts, Rīga ir Latvijā cita valsts. Tur arī visvairāk cilvēku dzīvo pie Rīgā. Tāpat kā Katalonija grib būt neatkarīga ar cita valsts Barcelona. Katalonija ir cita valsts. Pagavandāni vairs nav Latgala, ne? Mēs drīz. Sēlija. Nē, tu Zemgale taisa. Jā, bet vispār Sēlija. Oficiāli ir Zemgale. Agrāk bija Sēlija. Mēs vispār domājam Mankijā valsti uztaisīt, tipa Mankija braidā valsts. Savus žetonus iedrošināt, lai visi pērks tikai žetonus. Ir kā kaut kādu savu reliģiju tur uzsākt. Ar spageti. Tikai jums ir jāuz... Cipā staigā Karina spageti uz ausiem visiem. Tāds sēž tāds Budas pozā vai Lotosa pozā. Zin kā un spageti tur svētie nāk un Karina visu tagad. Kas tagad sākās? Naudu dalīsi? Vizīt kartēm reliģiskās organizācijas. Jaunu biedru iesaiste. Atnāc, Paši uzprasījies. Mēs ar tevi gribam parunāt. Jā, vienkārši noslēdz. Ministrs viņš izrādījās. Es tevi varu aplaulāt, ar kuru tu vēlies. Spageti, karaļvalsts. No. Lielisks duo, kas basists ir no Preternatural, ja nemaldos, un vēl pāris Neglected Fields. Un vēl pāris. Te visi no Rīgas, jā, pagaidām. Īsti nē. Tad mums ir tāds Helvačs. Labi. Helvačs mums ir. Viena cilvēka projekts no Basku zemes. Ļoti lielisks. Bet viņam tas izplatīts, ne? Pa vienam. Daudz solo projektu ir. Ir, lai neviens netraucē, zini kā. Ja mēs tā sādāk, mēs ar tā kā bijām. Jākasās ar banitāristu un bundzinieku aizviens pats braukt. Nav jākravā man tas. Bet šim džekam ir tas, ka viņš uz sampleru saliek visu... Ko vajag, tad tikai piespēlē uz basa un dzied. Viņš piespēlē uz basa? Jā. Ok. Daini. Visi seko basistam. Tagad tu sāc kurināt iekšējo naidu. Konflikts. Tad jums, protams, būs Inokentijs. Atkal zināma grupa. Jau sākāt klausies jau šitā. Tad jau Jodas Grašina. Jau pavisam jau. Jodas Grašina atkal jaunais albums. Jā. To gan es palaidu garām. Mindesigns. Mēs... Tie vieni džekti, kas iegūtu ar to Vakenes balvu, viņi spēlēja tikko, jā. Viņi beigās pašā bija. Interesanti tādi. Man iepatikās piedāvājās paši. Daudz piedāvājas paši? Tas vajadzētu nedēļu laikam, lai visi varētu nospēlēt, cik piedāvājās. Nopietni tik daudz? Jūs visiem atbildat? Es godīgi atbildu visiem, jā. Sarunas? Tad ir tādi Muskieks. Muskieks diezgan jauna grupa, progresīvais, alternatīvais instrumentālais roks, bez vokāla. Diezgan forši, man arī patīk. Mums te arī ieteica bez vokāla spēlēt vienā pasākumā, kad cipā instrumentālais. Jā, mēs atteicāmies. Bet ne jau visus. Baigi tāds, kā saka, neļubīdziļa tas ir tāds. Bet tas vokāls tomēr nes kaut kādu seju. Man jau šķiet, ka jums vokāls ir diezgan raksturīgs tai grupai. Ir ok.
Ne. Sadzīvot variantu. Nav labākais. Kā jau latvietis tīri smuks, bet... Man nav jādzied, man ir ok. Paga, mums ir arī vokāls? Esmu dzirdējis. No, tad zin kā, mācīties no Mutilated Judge par vokālu. Kas tur ir? Kas jāmācās? Mutilated Judge te arī no baskiem. Viņi stabili uzpūš un tad vēl dzied. Jā, pat skaisti, Skaisti puš stabili, jā. Sprīdīšu cipa tādu. Kā sprīdīt? Es parādīšu pēc tam. Stabili. Jā, davai parādi tagad. Parādi, Kādā mēs tur tā? Izplūdīt. Vēl palika daudz. Kas mums tur PND? Nedēļu vajadzētu. Public Serpents Amerikāņi. No kura Amerikas gala viņi? Franči. Jā, viņi no tās... No Dienvidu Amerikas. Starabuļo, Besti Kentarons, Tankis, Čanāta Praksīs. 3 cilvēku grupiņa, kur bundzinieks dzied tikai. Sākās. Trauksme. Faktiski. Trauksme, elektroindustriālais uguns, Urskumugs, Vemma, pilnīgi jauns projekts. Vemma? Jā, neviens viņu nezina. Tā būs pirmā uzstāšanās, viņiem pusstundas programmiņa. Uz to vienu ir vērts jau. Jā, protams, tāpēc, ka tur vislabākie cūkopi no galvaspilsētas un piepilsētām savākušies, lai iekustinātu ļautiņas trakdanciju. Es domāju, cūku bērēm. Aptuveni. Vojceks Vojsko un tad Voljēra. Tas Vojceks no kurienes ir? No Polijas? Rīga un apkārtne, principā. Principā no Polijas. To nevar darīt šeit, to nevar. Bet viņiem jau Spotify'ā viss bija izņemts. Tikko nedēļu atpakaļ satikāmies ar ģitāristu, izrādās radinieks. Dzīmies Romualdam Macānam. Dēls. Neko savu. Tā ka viss ir Līvāns. Tas, ka Līvānu pusē vispār liekas, šis gals ir tāds ļoti mūzikas tradīcijām. Te ir gan DJinga saknes, te ir rock mūzikas saknes, te ir mums, nezinu, kas te fabrikas laikā, taču visiem bija savi ansambļi un kas tik vēl. Dzīvo vienkārši. Dun. Mums ir ļoti, ļoti daudz muzikantu šī pusē. Bijis un vēl tur. Labi, un tad pēdējais ir Zaķis. Ja neesat redzējuši Zaķi. Man jau projām kaut kur saglabās no tā te viņa uzstāšanās. Reizes gaismo tuneļa galā. Tā ir kaut kāds Excelītis. Exceli man iedeva paskatīties. Jā, sasumēju visu, cik ir. Čehi. Daram tā, turpini komentārā pabeidz tekstu, ja redzi gaismu tuneļa galā. Tad esam. Un tad tie, kas uzrakstīs pareizi, tad no tiem mēs izlozēsim nākamajā. Jā, bet Zaķis nedrīkst atbildēt. Viņš pats nedrīkst piedalīties. Viņam ir jāatturās. Bet viņš tāpat būs viņam. Jā. Bet praktiski tas, kurš vinnēs, varēs dzīvajā dzirdēt Zaķa dziesmu. Jā. Tā ir viena aproce uz... Visu ģimeni. Tas ir vienai personai. Vienai personai glāzi. 19. līdz 21. Un ar savu glāzi. Vai tu vari izlozēt, kā tu vēlies? Tu vari atsevišķi izlozēt. Mēs jau tev nespiežam nevienu. Ko mēs darīsim? Viens komentārā neko neierakstīs, ko mēs darīsim. Tad Osvaldam. Osvaldam jau tāpatās tie. Bet būs var aprodas šoreiz. Pamatīgu. Var jau arī uz kaut kādiem laikiem un tur kaut kādām tādām lietām arī uzlozēt. Vienīgais, ja Facebookā mums kāds iekomentē, ielaiko kaut ko. Iekomentēt, varbūt kā. Respektīvi komentārs. Jā, rakstam komentāru tas, kurš... ja viens uzrakstīs komentāru, kaut vai vienkārši uzrakstīs labdien, tas jau... Tad tu brauc jau uz pāri Daugavai. Bet pēc būtības, ja viņš var pabeigt to tekstu. Jā, tas vispār būtu izcili. Tas jau uzreiz plusiņš. Klausies pamatīgi Excelis ar grupām. Man patīk, te vienai rakstīts, ka netiek, jo bundziniekam atvaļinājums ir. Jā, tie ir ģepāniši komfortšpīļi. Vācieši? Ģepāniši komfortšpīļi. Viņi tāda
jocīga grupa, viņi tikai vienmēr Vācijā spēlē. Un sarunājas uz Latviju, lai atbrauc. Stulbais bundzinieks paņem atvaļinājumu. Bundzinieks brauc uz Nīderlandi atvaļinājumā. Tas ir tik stulbi. Varēja braukt ekur uz Zemgali. Pirmais tā kā, koncerts ārpus Vācijas. Tā ir. Uz jaunu tirgu. Jā. Bundziniekam vajag atpūsties. Un starp citu, Rekar viņam ieteica Excrementary Grindfuckers. Jā, viss labi bija. Jā, mani slavēja. Visu labi, jā. Un Kristaps organizēja visu labi. Jā, viss bija labi. Baigi forši, visi priecīgi. Džeki mūs slavēja, baigi. Un tad vēl viens mans draugs ir pazīstams, ar kuru es braukāju pa festivāliem. Un tas arī viņam teica, jā, es šito pazīstu. Baigi labi, Džeki. Un izrādās bundzinieks. Nē, atvaļinājums ir atvaļinājums. Tur savs laiks darbam. Kas to zina, kad viņam bija pēdējais, tā kā, jo Džeki jau 8 gadus turējām auguši visu laiku. Jā, pa Vāciju. Klausies, ienāca prātā jautājums. Tās blicis, ko tu aicini, cik no viņām ir tādi, kas tikai to vien dara, kā ar muziku nodarbojas? Vai tomēr lielākā daļa strādā? Nē, lielākā daļa dara visu kaut ko. Es strādā darbus kaut kādus. Jā, piemēram, pie pašas Serabuļo viens ir skaņu inženieris, viņam studija pieder. Vokālists ir... Basists. Vokālists nodarbojas ar maidzīvnieku uztura preču veikaliņu, zooveikalu. Trusītim zāli nopirkt trusītim. Katrs ir savā sfērā, bet, viņi sajiet kopā. Šitiem Čanata praksi, bundzinieks un vokāls ir pirotehniķis. Braukā uz Abu Dabi un spridzina visu. Mums tās putas būs tās? Mēs laikam. Nāksies kaut ko izgriezt ārā. Nekādu putu, neko nezinu. Alum būs putas glāzē. Kvasam arī. Fērī troks. Mums tādi labi draugi vēl uzliks ēdienu, tur ansamblis, picas, burgerus, ceps. Tu kāds uzņēmums ir vietējais? Āsija ēdieni mums arī būs. Jā, burkam ledus mums piedāvās visādas mērcītes. Ēdieniņiem tā ir, jā, kad būs 3 dienas kaut kas jāēd. Protams. Tuvākais veikals jau tur... Tukšu vēderu jau nelēkšu. Sprīdīt izpirkt var, bet mēs piedāvāsim uz vietas no burka un ledus kaut ko sagatavot. Jūs sprīdīšu vadībai nepaziņot, tev mums tur festivāls plānos, jūs Džeki tur iepērkat. Mēs iepriekš paziņojām. Tas sprīdītis ir veikals, jā, vietējais. Jā, bet, kā kurš to var iepirkt? Viņi to biznesa ekspansiju tā kā neuztver. Neuztver nopietni. Ja to ikdienā pietiek, ko tu darīsi, ka ietirgojas par daudz, nezinās, ko darīt. Principā mums ir ieplānots, ka mums būs 3 līdz 4 ēdienu piegādātāji. Mums būs vismaz kādi... Brokastis pusdienas vakarņas, jā? Jebkās. Jā, tad torte tā drukā to Kudras fabrikas bildi, jā, kurā noteikti kāds iesēdīsies. Ar Brazīlijas antenu. Lielākā antena jau tur. Tad mums arī būs viss kāds merčiņš, kuru grupas atbrauks un... liks uz saviem galviem. Var iepirkt ekskluzīvas plates. Jā, ko mēs runājām, kad tiem mutilated judge'iem vinils, dubultais ar 1000 dziesmām. Jā, tas man bija pārstāv. Noklausījāmies kādas 10. Pirmās 200 dziesmas, jā. Bet arī nosaukumus vajadzēja izdomāt, kā teiksim, tas arī tāds darbiņš diezgan pamatīgs. Tur ir diezgan liels darbs, jebkurā gadījumā ieguldīts. Būs iespēja, kas būs iespēja visu kaut ko interesantu iegādāties. Retas plates, sudrablietas, tēkrekli, jā, mums, ko teikt, ir pat arī zīmogu redzeni ar mankiju.
Skaisti. Šis jābučo? jā, protams, šis ir kā piemērs noņemt. Tev taču vizītkarti rādīja, kad mācītāja kungs ir ieradies. Tā, kad, tas mēs pārplānojam visu. Nopietni, būs katram glāzītis. Jā, šeit pašas glāzes būs arī, lai nepiesarņot dabu. Kā saka, viena ar vienreizējām, tev būs daudzreizēja. Zini kā par glāzēm? Man šeit 2 dienas atpakaļ izstāsties, nekad to nebija iedomājies, bet tagad es nevaru par to domāt beigt. Man izstāstīja, kā roka koncertā veido. Viņš teica roka lietus laikam. Ka tu paņem alu nopērts festivālā, piemēram, Ramšteinā, jā. Un tu 40,000. Tev apkārt ir 40,000 cilvēku, tu esi kaut kur pa vidu, tu izdzer alu, tev vajag čurāt, bet tu nevari vairs tikt ārā. Tev visi cilvēki glāzē, un pēc tam tu taisi lietu uz aizmuguri. Un tad kaut citi piekoja pa vidu. Viņi jau nevar tikt tev klāt, kā viņi tev tiks tev apkārt cilvēki. Īstenībā normālos metāla festiņos tev tiks klāt, jā. Karoči, glāzes ir jums, vai lietu taisīt, vai nē, tā jau būs cilvēku izvēle. Ja kāds uztaisīs, tad viņš sapratīs, ka nevajag taisīt. Tad viņš peldēs pa daugu. Nav jau, kā saka, neviens nedara otram pāri, jo man liekas tik patīkami, kā saka, labvēlīgu tautu, kā šajos cilvēki, teiksim, mums nav nekāda... Tas pirmais priekšstats, ka tas viss ir vardarbīgi. Mums pagājuši gadu notika viens incidents. Jā, bija tāds, jā. Un izrādās, ka incidents bija tā, ka mēģināja uzfilmēt un hop, ar telefonu uzgrūdās pats sev uzzacīt. Tur bija tā mašiņa, skrēja tā kā un tā, un vienkārši kāds skrienot garām bišķi pa telefonu trapi un no telefona tas filmētājs sev pārsit aci. Un tas bija vienīgais plāksters, ko uzlīmēja 2 dienu laikā reāli meitenei. Tā meitenei, jā. Jā, viss pārējais bija. Jums apsardze ir kaut kāda tur arī? Vai? Jā. Mūsu apsardze nevar kontrolēt. Viņi skraida un šo te... Nē, viņi vienkārši pieies, paskatīsies tevi un tu sapratīsi, ka tu nedzers. Tā jau viss miermīlīgi. Nē, mums miermīlīgi. Viņiem nevajag neko teikt, viņi paskatīsies tevi. Jā, tā, kad... Tādu apsardzi interesanti apskatīties. Tiem vietējiem bija tā, kad atnāca no rīta, tur kaut kā 3 vai 4 bija, puikas tādi, tur. Paskatīties. Mēs paskatīsimies te. Visi 5 minūtes paskatāties un neiet projām. Tad, kad pēc 5 minūtēm teica, jums būtu tā kā jāiet projām, jāprotās tas kauns, jāsaprot, ka citi maksā tur kaut kādas, grib tās grupas tomēr redzēt par naudiņu, kaut kādu samaksāt arī cilvēkiem. Citi aprocītas, jums nav aprocītas. Diemžēl jādodas. Ko tu te vispār pazīsti, es te vietējais. Es saku, zini, kad es te bērnu kājām skraidīju pa to lauku un bietes ravēju, tad droši tavās bietes čurāju. Vēl te nebija. Un tad bija tā, labi, jā, ok, mēs iesim. Bet gulēt švaki, jo baigi skan tālu. Come on. Aiziet tālāk, tur klusāk. Jā, klusāk aizvarēt tā, kad, nebija tā, kad man liekas, ka visi tādi ļoti izpalīdzīgi. Šitie pasākumi ir tādi, jā. Runājot par šito, tas ir komplektiņš. Būs ļoti. Tas ir komplektiņš. Tas ir komplektiņš, jā. Komentārus. Mēs pēc tam izlozēsim. Jā, daram tā, ka tiešām komentārus rakstam iekšā un pabeidzam Zaķa lirikas. Jā, pabeidzam Zaķa lirikas un viens laimīgais, vai pirmais laimīgais, kas uzrakstīs, tas arī dabū. Pirmais laimīgais. Ja kāds dzīvo ne Līvānos kaut kur ārpus, izdomāsim caur kaut kādu piegādi. Motopiegādi. Jā, Momniva, noziedosim. Par Daugavu aizpaldināsim. Jā, mēs palaižam šeit pie pārcels un pļaviņās ķeriet. Vietējais elektriķis. Lodiņš sarkans. Sakaru tīklu darbonis ir atbraucis uz pasākumu. Esam turbīni. Atkal glāze. Jūs teicāt par šito te? Par brīvprātīgajiem un kas tur? Jā, mums vajadzētu kā vēl kādas 6, 8 brīvprātīgos, kas jādara?
Jāmāk peldēt, pirmkārt. Nē, nu, teiksim tā, jāpieiet, teiksim, jāprasa grupām, kaut kas pietrūkst. Tātad jāaiziet uz noliktavu, jāpaņem, jāatnes. Nu, teiksim, jāaiziet uz tolti, jāpaskatās. Varbūt kāds pakritis, teiksim. Vai pakritis, vai varbūt vajag palīdzību. Varbūt kāds nemāk telti uzslēt. Varbūt, visādas situācijas. Varbūt iet tur universālais palīdzīga roka vienmēr. Vienkārši sakarīgs cilvēks, kurš var palīdzēt risināt problēmu jebkādu. Jā, teiksim tā, tu gribi tikt iekšā, tev pa lielam, tu jau visu redzi, Un tad tu redzi arī, kā cilvēki uzvedās, un tad tu arī vari vērtēt no savas skatu punkta. Angļu valodas zināšanas. Tā kā, ja ir vēlme, var rakstīt mājaslapā. Vēlamas. Mājaslapā vietējie kaut kādi jaunieši, kaut kas varētu būt uzrunāti. Mēs pagājušajā gadā aizmirsām viņus uzrunāt. Tie, kas nāca četros, viņi būtu bijuši gatavi palīdzēt. Bet saproti, ja viņi uzrunāja mūs, tā kā mēs esam vietēji, tad varbūt tie nebija pareizais kadrs, ko uzrunāt. Tad, varbūt mēs jau esam paprasti. Karoči, ja kāds ir gribētājs, tad var rakstīt jums mājaslapā. Mēs Vandāna centrā vēl izvietosim, tur tos noplēšamos numurus tādus. Tas ir, zvani uz stāni. Darbā iekārtošanas aģentūra. Šobrīd jau caur WhatsAppiņu arī var uzgriezt. Tam mums vajadzētu vēl vairs fotogrāfus, un ja kādam patīk filmēt, viss kaut kas. Tas tanīs būdiņās, tur stūrīši, tie tur online. Zaļā ekrāna un tad fonā. Tas izliks pat daudz. Online jau palaidīsim tur bišķi. Mēs šogad iekārtosim to vienu stūrīt, bet tas būs uz specifiskām grupām. Droši vien tas būs uz Sera Buļo, vai arī pirms vai pēc, vai uz Klitgoru. Bet jums, tur bija koka tās sirsniņu mājiņas. Tur jau vispār pa sirsniņu objektīvu ielies, un tev būdiņa jau ir, principā. Jā, bet tev mušas pat daudz objektīvā. Tas jau efekts tāds. Tas jau efekts, filtriņš. Un zin kā mušas, kad rāpoņas parasti atstāja vēl. Starp citu, par labierīcībām mums nav pārāk jāuztrauc. Mums nav tikai 2 sirsniņu mājiņas. Visa Daugava, ja? Mums ir 10 toitoji, plus sirsniņu mājiņas, plus izlietnes, pārudājums, plus vēl neskās. Par tām mušām runājot, ir tāds joks labs tāds, tāds apsēžās mušos sūda. Rokas netīras. Vēl atkal rokas netīras. Atkal rokas netīras. Turpinājums. Sieva un vīrs mušas sēž. Baigi ņemā. Vecais norauj tādu baigi zobu. Sieva paskatās, mēs taču ēdam. Tas līdzīgi tā kā viena anekdote bija tāda, kur tēvs ar, tārpiņi 2, tas ir tēvs ar dēlu. Arī sūdā dzīvo, un dēls prasa, tēt, ābolā labi dzīvot? Jā, dēls, ābolā ir labi dzīvot. Tēt, bumbierī labi dzīvot? Jā, dēls, bumbierī ir ļoti labi dzīvot. Kāpēc tev dzīvojam sūdā? Tāpēc, ka dzimtene. tā ir, jā. Tā, karoči, jā. Zin kā, dzimtene jau var mainīt. Protams. Pašiem jāmaina. Jāuztais ir ābols. Jā, veči, visu cieņu, reāli respekts, vislielākais pret to, ko jūs darat īstenībā, jo tas, man liekas, ir fenomenāli vienkārši, kad kā saka, citam tas liekas kaut kurā nekurienes vietā, liekas, ka tikai Rīga, Liepāja, vai tur Jelgava. Vajag taisīt visu. Tieši tā, un zin kā, mēs iepriekšējā, mums, kad bija Rekur Marija no kvartāla, mēs tieši par to runājām, kad tā mūsu, kas te dzīvo, kaut ko dara, mūsu tā galvenā misija ir nest iedvesmu nākamajām tā kā jauniešiem vai grupām. Tieši tā. Es domāju, jūs to ļoti labi darat šobrīd īstenībā. Un to vajag parādīt, ka tu vari ieaicināt jebko. Tev nav jāmaksā 10 000 honorārus tikai, lai ierastos. Tev vajag vienkārši izdarīt to. Tu pasaki, es uztaisīšu koncertu. Labi, es atmaksāšu tev lētākās biļetes. Es nekad neesmu bijis Latvijā, es piekrītu. Viss. Super. Kāpēc to nedarīt? Viņš būs paēdis šeit, viņš būs izguldīts. Jā, protams. Nomazgāties. Tās pašas vietējās būs interesanti atbraukt. Tās pašas vietējās viesnīcas ir nomaksātas jau viss. Viesinām ir nomaksāti, lai viņi var izgulēties un tā tālāk.
ēdinātāji ir sagādātāji. Darīšanas vaina. Jā. Tas vienkārši, ja tu gribi, tad tu dari. Un es pieminēšu to, ka es nedzīvoju uz vietas. To es daru no ārpuses. Tas pat šajā gadījumā es pat teiktu ir pluss, jo tas tev palīdz arī samanģēt to starptautisko pusi vairāk. Ja tu būtu uz vietas, Vandānos, pirms tev būtu grūtāk uzrunāt kādu grupu no Spānijas. Nē, otrs, tā man liekas nebūtu mana problēma, ka uzzināt kaut ko, vai iepazīt. Bet kontakti Latvijā citreiz, atvainojos par mani izteicāju, iesūkā. Tu aizsūti informācijas pieprasību, kā tas varētu izmaksāt. Nedēļa paiet. Un tad tu aizsūti viņiem vēl vienu tādu pieprasību. Paldies par lielisku atbildi. Jā, ka tie cilvēki šeit ir neieinteresēti arī darboties kaut kādās. Ja nav miljonas, tā kā viņam priekšā kaut kāds nekarājas, tad viņam tas neinteresē. Apmēram tā, jums tur tikai 4. Paldies. Tā kā, ja mēs nedaram... Tas ir šausmīgi supervērtīgs. Ja mēs nesākam arī kaut kādām mazām lietām, tad, kā tu vari dabūt lielas, ja tu nesāc kaut kādām mazām. Tāpēc ir tie... No otrā gala. Tad, tā ieinteresētība. Uzprasi kādam kaut kur spēlēt, tev nevar atbildēt. Es arī īstenībā to nesaprotu, jo man liekas, tas pasaki nē. Pasaki nē un viss. Ka lielākā daļa nemāk atbildēt. Neinteresē. Zini, kas ir fenomens par to stāsti, ka viņiem ir tik daudz ēpastu, viņiem tā. Un zini kā, un man gurus liekas, tas ir pilnīgs BS, tāpēc, kad, vai tiešām, iedomājies, pat ja tev katru dienu atsūt pa 10 ēpastiem, bet tā katru dienu, jā? Es atbildu. Redzi, un tad jautājums ir, problēma ir ēpastu kvantitātē, vai, teiksim, skaitā, vai problēma ir attieksmē? Ir attieksmē. Tieši tā, jo es domāju, ka pat, teiksim, man, piemēram, ja es aizsūtu kādu pieprasījumu un pasaka, nē, man nav pamata pat atvainoties, teiksim, ja? Ja tev neatbild vienreiz, otrais vai gadu pēc gada neatbild, likās, viens čaļi, jūs vispār viņi nesaprot, ka otrā galā ir tas dzīvais cilvēks arī. Viņi nesaprot, ka jebkurā galā ir normāla atbilde ļoti respektējama. Jā, tieši tā. Jebkura normāla atbilde. Jā. Pateiksim, nē, es meklēšu tieši tālāk. Atvainojiet, Džeki, mēs negribam šogad jūs vai vēl nesko, Bet bitīt matos atbildat visiem. Patiesībā šis jautājums pat ir pacelts tagad diezgan valsts līmenī, jo tur sacipās viena blici par to, ka LR2 neatbild. Bet viņi negrib tur ielikt tos mazās grupas, tāpēc, ka viņiem ir kontrakti. Starpība starp jums un viņiem tas, ka tas ir valsts radio un tu maksā nodokļus. Kur. Un tad bija vesels tur viņiem sajiets, un tad viņi teica, ka tagad viņi atbildēs un tā. Kā... bet tas negarantē to, ka tevi paņems protams, vai ka tu spēlēs, vismaz atbildēt. Tā kā, atbildiet un runājiet. Bet tiešām tur runājot. Runājot, tapis arī tas Monkey Press arī lielākoties ar visiem sarunājot. Mēs esam sadarbojoties arī saviem draugiem runājot. Uztaisam talkas vēl kaut ko un tādā veidā uzorganizējam. Tā pati aparatūra nerunāsi, nedabūsi. Tas pats viss par visu. Ja tu nerunāsi, nedabūsi. Es varu sūtīt pieteikumus visu kaut kam, bet... Tirgus izpēte. Tirgus izpēte. Es to neuzskatu par tirgus izpēti. Ja tu zini menedžera telefonus un vēl nesko, tad zvani, prasa. Bet, ja viņi neatbild, tad es uzskatu, tā ir tirgus garlaikošana. Jauns termins, tirgus garlaikošana. Tāpēc, ka ja tev neinteresē, ja man pašam jāuzraksta tev kā piedāvātājiem un jāsaka, tu beidzot man atbildēsi. Tad tas viss ātrāk notiekās. Tad vienmēr šogad tas bija notikās. Viss jau izdarīts. 15 minūtēs man jau viss līgums gatavs. Viņš jau bija ieinteresēts. Jau bija šogad ņēma 12. Jā. Nevis 4. Jā, bet 6. Labi, es tās mājās. Viss kārtībā. Bet, viss ir notiek praktiski. Ja ir ieinteresēti, tad viss notiek. Ja kāds ir ieinteresēts, ja kāds jau tevi pazīst, paziņas, vēl neskas,
beidzam to paziņu. 21. no 7. Vandāni, Monkey Pride. Ko mēs komentējam, rakstam, ja gribam. 19. jūlijas, ja? 19. līdz 21. jūlijas. Jā. No ceturtdienas līdz sēdienai. Vasaras vidus. Karstākais laiks. 18. ir pārsteigums. Vakarā var ierasties. Grupa mūzīka. Atvainojos, mūzīka man nav mans stils. Šo te, jūs sakāt, runājat. Mēs te parunājām stundu jau. Gandrīz. Vairāk jau mums jau pārstundas. Patiesībā Džeki atbrauca vispār pie mums platēju. Kāpēc vispār jāatbrauc? Dabūt pārakstus. Kristus atsūtīja video un saka, ka viņam nav plates. Kad tu būsi? Labojam kļūdu. Jā. Un aizgāja mums te podcasts. Forši parunājām. Foršu lietu jūs vispār darat. Paldies, Džeki, Jā. Kā saka, patīkami. Lai jums viss izdodās. Jūs darat tādas lietiņas. Apusēji. Dzīvojam, strādājam lokāli, domājam globāli. Tieši tā arī vajag. Jo ja ne mēs, tad kurš? Vienā teltī, lauka vidū, tu neko globāli neuztaisīsi. Pareizi? Jā. Labi, ok. Paldies. Metam mieru šodienai. Mums vajag ierādāt. Oi! Nice. Boy.